Čūsku ķēniņa sekste. Reiz kāds vīrs jājas ar zirgu cauri mežam un ieraudzījis lielu pelēku čūsku krūmalā skaisti dziedot ar skaistu sarkanu seksti galvā. Vīrs bija dzirdējis, ka tas, kurš apēdot čūsku ķēniņa kroni, tas saprotot visu putnu valodu. Klusiņām viņš pielavījies tuvāk un šmikt, nocirtis čūskai seksti no galvas nost. Čūsku ķēniņš sāca skaļi svilpt, un tūlīt no visām malām sanāca liels pulks oģu. Vīrs uzliedza zirgam mugurā un sācis aujot prom, ka pakavi uguni vien šķīluši. Bet čūskas dzinušās pakaļ, astes mutē paņēmušas, nākušas ripodamas virsū kā mucas stīpas. Jau grasījušās līst pa zirga kājām augšā, vīrs nometas tām cepuri. Varbūt, ka tad atstāsies. Čūskas metušās cepurai virsū un sagrauzušas ko lupatu lēveros. Tad atkal sagriezušās gledzenā un metušās tik pakaļ. Zirgs jau bijis piekusis un čūskas atkal uz pēdām. Beidzot viņš ceļmalā ieraudzījis stāvam kādu sirmu vecīti ar spieķi rokā. Tas viņam uzsaucis: Jāj uz Zilgalvju lauku, tur tās tevi vairs rokā nedabūs. Vīrs nav sapratis, kas tas par Zilgalvju lauku, bet tomēr aujojas tik uz priekšu, lai notiek kas notikdams. Te ceļmalā parādījusies ziedoša linu druva kā zila jūra. Vīrs saprata, ka tas arī ir tas Zilgalvju lauks. Iegriez zirgu linos un raugi. Linu druvā čūskas vairs netika viņam klāt, un tā vīrs pēc vecīšu padomu bija no viņām izglābies. Tad vīrs aizgājis mājās un izvārījis čūsku ķēniņa seksti. Tikko viņš to bija norījis, viņš pratis visu zvēru valodu un sapratis visu, ko putni dziedājuši. Gan suns un sētas suns viens ar otru strīdējušies. Gamsuns teicis: Kas tev nekaiš te mājās gojat, man jāiet ganos. Sētas suns atteicis: Tu skraidi apkārt pa pasauli, bet man te jāsargā tā naudas lāde zem vārtu staba. Saimnieks visu šo sarunu sapratis. Paņēmis lāpstu, sācis rakt un arī atradis zem vārtu staba naudas lādi. Viņam par to bijis varen labs prāts, licis saimniecei padot suņiem labi krietni paēst. Saimniece gājusi istabā, sētas sunšai pakaļ, paskatījusies, ka nav nekā pa rokai, nav vīžojusi pat pienu iet atnest, iedevusi bjodaņā akas ūdeni. Saimnieks iegājis istabā, sācis ar sievu bārties. Kā tu vari sunim tādu netaisnību darīt? Sieva prasījusi: Kas tev teica, ka ko esmu darījusi? Vīrs atbildējis: Suns pats teica. Sieva teikusi: Suņi tak nerunā, suņi reji. Tad vīrs paskaidrojas: Es dabūju čūsku ķēniņa seksti rokā, izvārīju un apēdu. Tagad es saprotu visu zvēru un putnu valodu. Tik līdz viņš to bija izteicis, tā viņam šī saprašana gājusi zudumā.